Iesākot jauno gadu, Kocēnos jau par tradīciju kļuvušas Zvaigznes dienas svinības. Uz tām pulcējas novada ļaudis, kas savu darba mūžu pavadījuši strādājot Kocēnos, un tagad ir jau pelnītā atpūtā. Līdztekus svētku koncertam viņiem iespējams tikties arī ar Kocēnu novada domes priekšsēdētāju Jāni Olmani. Jaunais gads sākās un ar kaut ko skaistu gribās iesākt. Vienmēr prieks satikt šos cilvēkus, kas ierodās uz šo pasākumu ar tādu smaidu, labestību, ar mirdzumu acīs. Tā kā, es domāju, tas ir appusēji no abām pusēm patīkami satikties jaungada sākumā. Pasākuma laikā senioriem iespējams baudīt nevien svētku koncertu, bet arī uzzināt par pērnajā gadā paveikto un noskaidrot par turpmākajiem plāniem. Mēs esam pagājušajā gadā iesākuši, un mums šogad ir jāpabeidz šī dabas koncerta zāle Dikļos. Lielā izstrāde jau saistībā ar 150 gadus dziedāšanas svētkiem. Te būs milzīgs grandios pasākums, un tā ir mūsu galvenā virzība, uz ko iet. Mēs esam ļoti daudz ieguldījuši izglītības iestādes, sakārtojuši. Mēs esam daudz darījuši gan ar dažādām siltumtrasēm un komunālajiem tīkliem. Lielākais veiksmes stāsts ir tas, ka atkal mūsu novadā vēlās dzīvot cilvēki. Viņi meklē vietu, kur būvēt sev māju, viņi cenšas kaut ko izīrēt, un tas nozīmē, ka dzīvība pie mums notiek, un es domāju, tā ir tā galvenākā labā ziņa. Novada dome svinību apmeklētājiem bija sagādājusi pārsteigumu. Svētku koncertā uzstājās 3 tenori. Pasākuma apmeklētāji māksliniekus sagaidīja ar lielām ovācijām. Es ļoti priecājos par skaisto koncertu, ko mums ir sarūpējis Ināra Blūma. Tāpēc, ka 3 tenorus tos jau, kad mēs esam dzirdējuši un kad mēs viņus vispār dzirdētu, es runāju par visiem senioriem. Ja? Ļoti skaisti satikšanās, parunāsim, pakavēsimies atmiņās, kā bija kolhoza laikos, kā bija senāk un kā mēs agrāk rīkojam pasākums. Būs viss jauki. Un galvenais, es visiem novēlu, visiem senioriem, saviem pagastu senioriem un arī citu pagastu senioriem, galvenais gaišumu, mīļumu un skaisti pavadīt savus vecumdienas. Novada seniori atzīst, ka šī nevien ir iespēja tikties ar priekšsēdētāju un uzzināt par novada aktualitātēm, bet arī atkal redzēšanās ar novadniekiem. Mēs jau bijām pieraduši, ka agrāk rīkoja katrs pagasts atsevišķi, bet tagad, lai mēs visi sadraudzētos kopā un satiktos arī vienreiz gadā, viss novada seniori, tad iznāk tā, ka mēs tagad rīkojam to pasākumu tieši pēc Zvaigžņu dienas tagad iznāk. Rīkojam katru gadu. Patīkami redzēt cilvēkus, varbūt, kurus nav satikuši veselu gadu. Ļoti patīkami vismaz izrauties no ikdienas, no mājas, satikties kopā, pabūt kopā, jo kopā būšana nekad nav slikti bijusi. Galvenais ir šī kopā nākšana. Un, kas attiecas uz mani, tad es esmu ļoti saistīta ar 3 pagastiem, un man ir ļoti interesanti redzēt manu dzimto Dikļu pagastu, kur es esmu dzimusi, redzēt rubeniešus, kur es esmu skolā strādājusi, un, protams, vaidoviešus, kur es joprojām dzīvoju. Un šī satikšanās, jo ikdienā es nekā nesatiekos. Un vismaz reiz gadā mēs varam parunāties kopīgi, dzirdēt un redzēt jaunāko, kas notiek. Ļoti, ļoti patīkam tā sajūta, ka tevi atzīst, ka tevi atceras, aicina. Cilvēki ļoti rūpīgi tev sagaida, un tas pats arī tas process, kad gan vietējā avīzītē, gan pagastā satiekoties, vadība vēlreiz atgādina un pazvana, ka lūk, šis brauciens būs ar autobusu un kā tur būs, vai arī tad, kad ej un piesakies, tad vai varēs atbraukt, vai vajadzēs atbraukt pakaļ, vai tāda ļoti tāda jauka rūpība, gādība. Zvaigznes dienai veltītos pasākumus novada senioriem plānots organizēt arī citus gadus.